Vēlreiz parunāsim par to, kādēļ ir svarīgi dzert ūdeni, dzīvu ūdeni. No rīta mēs pamostamies, mēs sākam uzreiz ar 2-3 ūdens glāzēm, dzeram lēnām, maziem malciņiem, ļoti siltu, 38, 40 grādi, tad maksimāli tuvu mūsu ķermeņa temperatūrai bišķiņ siltāk. Tas ir vajadzīgs, lai mēs pamodinātu savu gremošanas sistēmu. Ja silts ūdens, tas atslābina mūsu aizkuņģīti, mūsu žultspūslīti, kuņģīti, tur viss notiek harmoniski. Ja mēs dzeram augstu ūdeni, šie visi orgāni saspazmējās, tāpēc mēs dzeram siltu. Vēl mēs dzeram siltu ūdeni, jo tas palīdz žults plūsmai. Kāpēc ir tieši šie 640 ml, ko mums ir jādzer no rīta? Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka tieši tik daudz ūdens ir nepieciešams, lai pirms brokastīm, pirms mēs sākam ēst, šis ūdens daudzums aizietu līdz zarnu traktam. Un tad skaisti uzsūktos un mēs būtu hidratēti, padzirdīti un tikai pēc tam mēs ēdam un tad mums arī izdalās ļoti labi visas šīs te sulas. Ja tu nedzers ūdeni, tev būs gremošanas traucējumi. Tas var izpausties kā kuņģa dedzināšana, kā vēdera pūšanās, smaguma sajūta. Tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs atbalstam organismu ar dzīvu ūdeni. Un tas, ko es, piemēram, pamanīju, es dzeru dzīvu ūdeni 4 gadus, vairāk kā 4 gadus. Pirmais, ko es pamanīju dzerot dzīvu ūdeni, ka man bija vairāk enerģija. Pirmās 2 dienas man bija tāda detoksifikācijas simptomi, jo dzīves ūdens daudz labāk izvada toksīnus no šūnām, kas ir ļoti labi. Un 3. dienā es pamanīju, ka man ir vairāk enerģija nekā pirms tam. Ļoti ātri sajūtu šo rezultātu. Bet kas ir pats galvenais? Pēc 30 gadu vecuma es slikti redzēju tālumā no rītiem. Ejot pie acu ārsta, man teica, ka pēc 30 gadu vecuma tas tā ir normāli. Es, protams, tam ticēju, līdz es sāku dzert dzīvu ūdeni, un 3. dienā es pamanīju, ka man uzlabojās redze. Vēl joprojām man jau ir 39, un man redze nemiglojās. Es redzu daudz labāk, nekā es redzēju 32 gados. Tāpēc tas man lika aizdomāties par to, cik patiesībā ir svarīgi dzert tiešām kvalitatīvu ūdeni, strukturētu, dzīvu. Par tīrību katrs mēs, protams, skatāmies pats, jo pamatūdenim tiešām ir jābūt tīram. Tāpēc vēlams neizmantot, protams, ūdeni no plasmasas pudelēm, bet no stīkla. Bet šis viss jautājums, tas jums ir jādomā pašiem, kā jūs dabūnat to pamatūdeni tīru. Un tad pievienojot Coral Mine, mēs iegūstam patiešām kvalitatīvu ūdeni, kurš palīdzēs atbalstīs mūsu organismu, mūsu gremošanas sistēmu un ne tikai, jo ūdens patiesībā ir ļoti svarīgs mūsu attīrīšanās procesiem. Man ir klienti, kuriem pat sāk izvadīties smiltiņas no nierēm, sākot dzert dzīvu ūdeni. Es jums ielikšu arī pētījumus apakšā. Ļoti superīgs pētījums ir krievu valodā, ir arī angļu valodā pieejami šie pētījumi. Latviešu valodā, protams, ka viņu nav, bet izvēlieties valodu, kur jūs labāk saprotat, un ja jūs vēlaties iedziļināties, tad laipni aicināti.